Philips beidzot to ir izdarījis. To, ko mēs visi gaidījām. Budžeta 240 Hz monitors, kurš neizskatās un pēc sajūtām neatstāja budžeta monitoru sajūtu. Tas ir Philips Evnia 3000 sērijas 240 Hz monitors. Sākam šo apskatu ar dizainu un funkcionalitāti, jo šīs parasti ir lietas, kas maksimāli klibo budžeta monitoriem, kuram parasti monitors ir ar fiksēto kāju un bez papildus kustības iespējām. Bet tas noteikti nav stāsts par šo Philips monitoru. Viņam ir iespēja regulēt monitoru augstumu, viņam ir iespēja regulēt leņķi gan uz leju, gan arī uz augšu. Un, neticēsiet, arī vertikālā stāvoklī. Jā, viņš ir melnā krāsā, nevis kā dārgie šīs sērijas monitori balti, bet nekur nav pazudis Evnia izskats. Vieglā un neuzkrītošā kāja, plānās maliņas un patīkama matētā krāsa. Pats monitors svars ir 4 kg 640 grami, kas atkal piedod to sajūtu, ka tas nav vienkārši lēts plasmasas gabals. Ja skatīsimies uz specifikāciju, tad tur viss ir tas, ko es sagaidu. 24,5 colu ekrāns ar izšķirtspēju 1920 x 1080 un maksimālo atjaunošanās ātrumu 240 Hz, jeb 0,5 milisekundes. Panelis ir VA ar spilgtumu 300 niti, kas noteikti varēja būt lielāks, bet ir pietiekams. Kontrasta attiecība 3000:1. Interesants laikam ir fakts, ka displejam arī ir pretspīduma pārklājums ar matējumu 25%, kas palīdzēs izvairīties no nepatīkamiem gaismas atspīdumiem spēlējot. Jo mēs visi zinām, kāds ir, kad fonā ir kāda lampa vai saule, un tu neredz visu, ko tu gribi redzēt spēlē. Paspēlēt spēles ar šo monitoru, jāsaka, ka tas ir aptuveni tas, ko es gaidīju no budžeta monitora. Viss strādā un ir labi lietojams. Bet, ja esat pieraduši pie krūtā galda monitoriem, teiksim, OLED ekrāni, tad būs sajūta, ka šis tomēr nav maksimums. Bet atcerēsimies, šis ir budžeta ekrāns, kurš spēj piedāt labāko pret cenas kvalitāti iespēju. Un ar to viņš uz maksimumu pat vairāk tiek galā. Atgādināšu arī, ka pateicoties 1080 izšķirtspējai, jūsu datoram būs vieglāk nodrošināt vajadzīgo kadru apjomu spēlēs. Un, ja esi first person shooter žanra spēlētājs, tad šis noteikti būs ideālais variants. Pašam monitoram ir 2 gabali 2.0 HDMI porti, 1 gabals 1.4 DisplayPort ports, 3.5 mm audio izeja un barošanas kabeļu piespraudes vieta. Jā, šim monitoram nav tumbas, bet būsim godīgi. Es neatceros, kad es būtu lietojis iebūvētos skaļruņus monitorā. Kopsumā, ja meklējat monitoru zem 175 eiro, teiksim, tur Counter-Strike 2, Call of Duty vai PUBG spēlēšanai, tad es šo monitoru ieteiktu ar vērtējumu 10 ballēs 11. Es šo iesaku un ceru, ka tev patīk. Paldies, ka skatījies šo video, un tieši tāpēc es tevi gribu atalgot ar mazu dāvaniņu. Un tā būs Aegon AGM 600 pelīte. Šo pelīti varēs saņemt dāvanā pavisam vienkārši. Zem šī YouTube video komentārā ieraksti, kādu vēl apskatu labprāt tu redzētu, un vienam no jums es uzdāvināšu šo pelīti. Ja tu šo video neskaties YouTube, tad skrien uz manu YouTube, meklē manu kanālu, komentē un piedalies izlozē. Lai jums veiksmīgs šis 2024. gads un tiekamies nākamajos video.